Nāc, Lilopēt. Ej, lūdzu, atsaities un parādīs visiem, kādu Kinder Surprise tu esi uztaisījusi. Ej, atsaities. Mazā dzimšanas dienas pavēlniece. Pagriezies tā, kā jāpagriežās smuki. Nu, tā. Re, kur ir pupiņi, es jums šorīt viņus rādīju. Tas nozīmē, ka man viņi jānomazgā tomēr. Bet viņi skatās arvien vairāk uz āru. Te viss ir tukšs, kā jau es jums teicu. Te ir vispār kaut kāds trakais ārprāts stāv, Lili. Astīte mums stāv puspiepacelta, un viņa ir ļoti gumijota. Ko tu te skaties tā? Mēs sarunājām, ka nebūs Kinder Surprise. Labi, nostriposim. Vēlreiz. Jā? Pups numur 1. Tas ir stabili 6,8. Iedomājieties, no rīta bija 7,8. Šitas ten laikam ir tas stāsts par tām grūtniecēm, kas mēdz strauji nomest pH. Lilopēt. Pastīsimies, kas tev ir otrā pupiņā, jā? Tu arī gribi pati paskatīties, vai es pareizi runāju? Pagaidi, Lili. Un re, kur ir otrs pupiņš, arī 6,8, redzat maziņš tāds 7,2 stūrīts. Ak, vai man dieniņ! Un es tagad nesaprotu, ko man darīt. Tātad Lilopētam ir mājas arests. Es viņu visu nakti vērošu. Labi, Lili? Mēs runājām, ka mums nevajag Kinder Surprise, un ko tu dari? Tie stripi no rīta, kas bija 7,8, šitam ten rudajam nelietim, pārsteigumu princesei, nozīmē, ka zirgs vēl var dzīvoties mierīgi aptuveni 4 dienas. Tā kā bija salītim. Viss bija perfekti. Tā kā grāmatā ierakstīts, palēnām krita pH, sekojām līdz, visas dienas sakrita. Lilopēta šā rīt strips teica to, ka mums ir tās 4 dieniņas laika. Un tagad vakarā es viņu nostripoju tikai tāpēc, ka viņi man uzmācās un ļoti gribēja, lai es to daru. Un visu laiku gāja atsaities. Jā, Lili, gāja visu laiku atsaities. Tu žāvājies vai tev ir sāpīte? Kāpēc tu man sūti miksētos signālus, ko? Tu esi abjūzers mazais. Kur mēs palikām? Es pilnīgi aizmirsu. Vot. Bet tagad, kad ir 6,8, tas nozīmē... nesakat, ka viņi iet dzemdēt. Var just paranoja manī, jo es viņai neticu vairāk. 6,8 nozīmē to, ka mums ir 2 dienas laika, bet viņai nenormāli strauji krīt pH. Man tā nekad nav bijis, bet runā, ka ķēvēm, kas dzemdē pirmo reizi, viņi tagad ļoti aizdomīgi uzvedās. Mums pat nav salmi izkaisīti. Ak, Dievs. Nē, viss kārtībā. Paldies! Pa man mikroinsultu akal bez mazvai. Lilopēt. Tu izties pārāk izklaidēta ar šito ten savu uzvedību. Ko? Lili? Ak, Dievs. Tu saproti, ka es tagad nevaru izdomāt, man jābrauc mājās vai tev jāvaktē. Kā tu uzvedīsies, ko? Viņa izstās ļoti apmierināta. Viņai ļoti patīk uzmanība. Viņa gatava darīt jebko. Un tagad, ka viņai regulāri pārbauda pupiņus, vēl vis kaut ko, tad viņa pati visu laiku iet atsaities un stāv un gaida. Un grib, lai viņa aiztiek. Un starp citu, tagad viņa uzvedās ļoti dīvaini. Jo, pieņemsim, tas, ka zirgs ceļ augšlūpu, tas arī var būt sāpju signāls, arī bieži žāvāšanās var būt sāpju signāls. Un... viņa tagad ļoti dīvaini uzvedās, jo es te esmu, es te runāju. Oriģināli viņai vajadzētu nākt un ar mums runāt, reku viņš vitina asti. Un pirmīt viņa tā kā riņķoja uz riņķi un lika galvu lejā, kas izskatījās, ka viņa gribētu tā kā nogulties. Un tagad arī var redzēt, ka viņai ir kaut kāds what the fuck sejā. Redzat? Es ļoti ceru, ka tās nav kaut kādas kontrakcijas. Man pat nav drēbes līdzi un es ir bēst. Oh, God, please help me. Labi,